Vispārīgi. Jā, vispirms jau paldies par uzaicinājumu piedalīties un līdzdarboties līdzšinējā tiesību sargam aktivitātēs saistībā ar pamatiesību hartu. Lai atbildētu uz šo jautājumu, man arī bija iespēja sagatavot nelielu prezentāciju, kuru redzu, ka jūs jau arī redzat. Un varbūt tādiem, patiešām, gribu teikt, lēcieniem gribētu pārlikt pār tām lietām, kurās mēs redzam, ka senāts strādā ar pamatiesību hartu kā ar vienu no piemērojamajiem instrumentiem. Šie veidi, kā senāts strādā, ir dažādi, un es tos arī mēģināju izdalīt. Pirmām kārtām jau pamatiesību harta tiek piemērota vietā un laikā, kur tai ir jābūt. Senāts ir uzdevis Eiropas Savienības tiesai prejudiciālos jautājumus par pamatiesību hartas interpretāciju un piemērošanu arī vietā un laikā. Ļoti interesants lietas. Vēl ir arī citādas norādes uz pamatiesību hartu, kā es tās apzīmēju, un tās laikam aptvers tos pieminētos gadījumus, par kuriem arī ir jārunā, jo tie ir ļoti labi mācību materiāli un studiju materiāli. Kāpēc? Kā varbūt varēja, kāpēc vajadzēja, kāpēc nevajadzēja. Arī par to noteikti ir jāskatās. Lūk, un pirmais es gribētu sākt ar senātu dialogu ar Eiropas Savienības tiesu par pamatiesību hartas aspektiem. Mums ir fantastisks apjoms ar lietām. Mēs paši esam uzdevuši jau 13 izskatītās lietās, prejudiciālos jautājumus, 2 ļoti interesantas vēl ir izskatīšanā. Man ir vesela virkne uzskaitītu jautājumu tēmu, par kurām senāts ir vērsies. Es gribētu izcelt 2 tēmas, un pirmā no tām ir tiesības uz īpašumu, kur kopumā mums ir 4 lietas, sadalās pa 2 un 2, 2 par atbalsta maksājumu jautājumiem, un 2 ir par maksājumiem kā kompensācijām par ar vidi saistītu ierobežojumu izpildi. Es gribētu izcelt tās 2 savukārt, kuras ir saistītas ar kompensācijām par vides ierobežojumiem. Mums viņas gāja zem tādiem nosaukumiem Sātiņa S, Sātiņa S1, pēc tam Sātiņa S2, praktiski paralēli, bet tas būtiskākais ir, ka Eiropas Savienības tiesa šajās lietās nesaskatīja tiesību uz īpašumu aizsardzību, 17. pāns pamatiesību hartā, nesaskatīja šo aizsardzību attiecībā uz tiesībām saņemt kompensācijas par vides aizsardzībai noteiktiem ierobežojumiem. Un droši vien tie, kas seko līdzi Satversmes tiesas agrākai judikatūrai, saskatīs, ka tur īsti nebija tā, kā bija līdz šim Satversmes tiesā. Un, protams, tā kā mēs runājam par Eiropas Savienības tiesību, sekundāro tiesību aktu ieviešanu un piemērošanu, attiecīgi arī senāts, atsaucoties uz Eiropas Savienības tiesas doto interpretāciju, izdērīja attiecīgus slēdzienus un pieņēma arī spriedumu. Otra savukārt izceļamā lieta, manuprāt, ir Petrūhins. Petrūhins ir par Eiropas Savienības pamatiesību hartas 19. pantu attiecībā uz personu izdošanu. Un šajā gadījumā atkal jau pieminētā Igaunija. Šajā gadījumā runa bija par to, ka Latvijai bija jāizdod Eiropas Savienības citas dalībvalsts pilsonis, un tas bija tieši Igaunijas pilsonis, un jāizdod bija Krievijai pēc tās lūguma. Un senāts saskatīja jautājumu saistībā gan ar līgumu par Eiropas Savienības darbību 18. un 20. pantu par tiesībām brīvi pārvietoties, bet tas tā tad iet arī kontekstā ar 19. pantu ar to, ka izdodot persona netiks pakļauta necilvēcīgiem apstākļiem. Un šī lieta, ar ko ir īpaša, ar to, ka faktiski tā izveidoja tādu Eiropas Savienības tiesībās jaunu virzienu,
kur es šodien paskatījos, man jāieskatās arī manos pierakstos, redzēju, ka ir jau vismaz 24 Eiropas Savienības tiesas spriedumi, kuros tieši ir atsauce uz šo te Petrūhina aizsākto judikatūru, kuras, teiksim, tāds ietvers vai tiesiskais regulējums, ar kuru tika noteikts, un es to mazliet pielīdzinu tiesnešu tiesībām, jo īsti sekundārajos tiesību aktos Eiropas Savienības tiesībās līdz tam tāds regulējums nebija paredzēts, kurš pieprasīja dalību valstī, kura vēlas izdot vai kurai tiek pieprasīts izdot kādas citas dalību valsts Eiropas Savienības pilsoni. Trešajai valstī vispirms noskaidrot attiecīgajā pilsoņu valstī, vai viņiem nav kāds cits krimināla process, vai arī viņi nesaskata iespēju pārņemt kriminālu procesu un virzīt to. Proti, lai Eiropas Savienības pilsoņiem dotu iespēju tikt tiesātiem savās dalību valstīs. Nu, lūk, tās tādas interesantākas lietas, bet principā visas gan 13 izskatītās, gan arī izskatīšanā esošā ir pētīšanas vērtas, un katra faktiski ir atbildējusi uz interesantu un mums aktuālu jautājumu. Bet, ievērojot, ka mums ir arī laiks limitēts, tad vēl es gribētu atsevišķi uzsvērt par pamatiesību hartas aktīvu piemērošanu, kas notiek Senāta departamentos, un katram departamentam izvēlējos vienu lietu. Civillietu departamenta piemērs ir relatīvi nesens un attiecās uz personas, kuras transporta līdzeklis bija nodarījis zaudējumus citam transporta līdzeklim citā Eiropas Savienības valstī, tiesībām iebilst pret celto regresa prasību. Un šajā gadījumā, ņemot vērā, ka tas regulējums, kas attiecas uz OKTAS ietvarā nodibināto zaļās kartes režīmu, faktiski ir Eiropas Savienības tiesību jautājums, tad Civillietu departaments norāda uz pamatiesību hartas 47. pantā garantētajām tiesībām uz piekļuvi tiesai, un ka arī šādā gadījumā personai ir jāvar cīnīties par piedzenamās summas apmēru. Tas ir papildus, ir arī atsauce šajā spriedumā uz satversmē garantētajām tiesībām, bet vietā un laikā ir arī hartas 47. pāns. Administrīvo lietu departamentam izvēlējos piemēru attiecībā uz pārrobežu dzelzceļa satiksmes regulāciju, un šī lieta ir mazliet senāka un attiecas uz dzelzceļa posmu, kas tiek tika izmantots Baltkrievijas virzienā tajā laikā. Un šeit man likās ļoti simpātiski, ka Senāts atzīst, ka personai pieprasot riska novērtējumu izziņu, kuru var iegūt tad, ja ir noslēgts līgums, bet savukārt līgumu var noslēgt tad, kad ir šāda riska novērtēšana notikusi, atzīst to par izveidotu apburto loku, un ņemot vērā, ka dzelzceļa jomā regulācija nāk no Eiropas Savienības tiesībām, no sekundārā tiesība akta no direktīvas, atzīst, ka pamatiesību hartas 47. panta piemērošanai ir nepieciešams, lai persona tiesā varētu savas tiesības aizstāvēt un šo situāciju noregulēt. Un savukārt krimināla lietu departamentam arī viens piemērs lietā, kas tika skatīts saistībā ar datorprogrammu neatļautu reproducēšanu. Un šajā lietā kontekstā ar nepieciešamību izvērtējumu vērsties Eiropas Savienības tiesā ar prejudiciāliem jautājumiem, krimināla lietu departaments vērtē, kāda normas skaidrība tiek prasīta no sekundāro tiesību aktu ieviešot nacionālajā regulējumā un atsaucās uz pamatiesību hartu, uz tiesībām kontekstā ar tiesas tiesībām papildināt un precizēt normu piemērošanu un izpratni arī krimināla tiesībās, un attiecīgi vietā arī skaidro, ko tad Eiropas Savienības tiesa ir norādījusi par
tāda saprātīgas normu skaidrības un paredzamības aspektu. Lūk, tie tādi tikai 3 piemēri kopumā, arī droši vien jāizskatās man papīros, lai būtu precīzāk. Kopumā mums ir daudz vairāk atsaucas. Es skatījos, ka bija pāri pa 178 senāta nolēmumos. Ir bijušas atsaucas uz pamatiesību hartu, visvairāk administratīvajā procesa kārtībā izskatītajās lietās tās ir 87, bet, protams, katrā lietā būtu atsevišķi jāvērtē, cik tālu tā bija atbilde uz kaut ko, cik tālu tas patiešām ir pamatiesību hartas piemērošanas jautājums. Bet tāpēc arī ir mana pēdējie slaidi attiecībā uz norādēm uz pamatiesību hartu, kas zināmā mērā ir dažādas, bet ilustrē arī to dažādību, kuru jau pieminēja pirms manis tiesnesis Kučs. Proti pamatiesību hartu patiešām piemin arī starp citiem instrumentiem. Īpaši bieži tas mums ir dubultās sodīšanas aizlieguma aspekts, kas ir īpaši izdalīts pamatiesību hartā, bet īstenībā tas ir krimināla procesa 2. panta un krimināla likuma 1. panta jautājums, un tikai atsevišķos gadījumos tas ir pelnījis īpaši izvērtējumu pamatiesību hartas piemērošanas aspektā, bet arī to nevar izslēgt, tā tas arī varētu būt. Otrs tipisks gadījums ir bērnu vislabāko interešu ievērošana, kur arī atsauc uz pamatiesību hartu ir kā viens no instrumentiem, kurā patiešām šīs te intereses ir norādītas, bet teiksim, tā piemērošana jau faktiski notiek citā jomā, ne Eiropas Savienības tiesību piemērošanas jomā. Tad arī, mēs pastiprinam pamatiesību izpratni, kas ir nostiprināts satversmē, un interesanta šī lieta, kas ir administratīvo lietu departamentam saistībā ar tiesībām atsaucoties uz pārliecības tiesībām atteikties turpināt dienestu, ir ļoti interesanta konstrukcija, kurā senāts atsaucas uz cilvēktiesību tiesas spriedumu, kurā savukārt ir vērtētas pamatiesību hartā nostiprinātās tiesības kā tāds zināms konsensus Eiropas Savienības dalību valstu vidū. Tāda sarežģīta, bet ļoti, ļoti skaidra un saprotama konstrukcija tajā iedziļinās. Un pēdējais bloks ir tas, kas ilustrē, kur mums vēl ir ko strādāt, gan jums, gan mums droši vien. Tie ir tie gadījumi, kad Eiropas Savienības tiesības nav piemērojamas, un senāts skaidro, ka pamatiesību hartas piemērošana arī šajos gadījumos nav ne vietā, ne arī pat ir nepieciešams to vispār analizēt. Un tas ir bijis saistībā ar vienas kredītiestādes iesniegumiem Saeimas juridiskajā komisijā, kurā tie atsaucās uz vārda brīvību, kas ir pamatiesību hartā, bet principā tur nebija tālu līdz, tur bija ļoti tālu līdz Eiropas Savienības tiesību jautājumiem. Un otrs varbūt tāds izceļams vienkāršāks gadījums ir par iespēju saņemt arhivāra sagatavotu personīgām darba vajadzībām, bet principā ne iestādes vajadzībām sagatavotu materiālu. Un šajā gadījumā persona arī bija atsaukusies uz tiesībām uz labu pārvaldību, kas nevisam nebija saistītas ar konkrēto izskatāmo lietu. Lūk, paldies par uzmanību, ceru, ka būs arī jautājumi. Liels paldies! Es varbūt pirmo jautājumu un tad pārējie no zāles, tad mēs apkoposim pēc visiem runātājiem. Jūs minējāt skaitu 178, ja es pareizi atceros. Kā jums šķiet, tas ir daudz vai maz, vai tur varēja varbūt būt vairāk, vai varbūt varēja būt paši iesniedzēji, pieteikumu iesniedzēji puses, varēja būt pašas mazliet aktīvākas norādot uz pamatiesību hartu, vai tiesa ir bijusi, vai
vai tam skaitlim vajadzēja būt lielākam? Nav vainīgs. Nu, lūk, labi. Es varu salīdzinoši pateikt, jo šis jautājums man ienāca prātā, zinām, telepātija šorīt no rīta, ieskatījos Eiropas Savienības tiesas infokūrī meklētājā un apskatījos, cik lietās Eiropas Savienības tiesa ir interpretējusi, bet rezultīvajā daļā ir patiešām interpretējusi Eiropas Savienības pamattiesību hartu. Kādos skaitļos mēs runājam? Kā jums liekas? 10, 100, 1000? Labi, nesaglabāšu intrigu. Īsnībā 279 lietās. Mēs runājam par visu Eiropas Savienību, mēs runājam par visiem jau 14 gadiem, kopš Okerberga-Fransona Eiropas Savienības tiesa kā stabili pateica, ka tagad mums ir skaidrs, kāda ir vieta un loma Eiropas Savienības pamattiesību hartai, un šis skaits zem 300 ir īstenībā ļoti mazs. Vispār kopumā ir 1178 lietas, motīva un rezultīvā daļa kopā, kur ir Eiropas Savienības tiesa ir pievērsusies pamattiesību hartai. Tā kā es domāju, ka mēs ar savu skaitu esam ļoti adekvāti. Turklāt mani piemēri parāda, ka ir gan vietā, gan laikā, tajā pašā laikā ir arī ko pārdomāt, un es teiktu, ka ne pa daudz, ne pa maz.